Atrodos pašlaik Nebraskā, 95. jūdze uz 80. interstate. Ziņās rāda, kad ir izdots brīdinājums par tornado. Viss melns apkārt. Mašīnas nostājušās zem tiltiem. Kaut gan, ja ir tornado, zem tiltiem nevajag stāties, jo vēja plūsmas un tevi izraut var ārā. Vismaz tā es lasīju. Lasīju tā pagājušo gadu, pēc tā, kad es tiku tornados un Louis, Missouri štatā, un arī apstājos zem tilta, domāju, ka tā būs visdrošākā vieta, un tad izlasīju, ka tomēr tā darīt nevajagot. Ļoti satums ārā, aizmugure gaiša redzās. Mums ir viss satums, kemperis brauc bez gaismām. Priekšā, labajā līnijā. Viņam ir kaut kādas minimālas gaismiņas. Ļoti kaut kas minimāls. Jā, beigie zibeņi, vējš, stiprs lietus. Brauksim, redzēsim, kas tur priekšā mums darās. Ļoti daudz kūras apstājušās ceļa malā. Pieļauju domu, ka varbūt ļoti viegliņas. Braucojuši šīs kūres, sānvējš ļoti stiprs. Lietus var redzēt vēju, ūdeni, vējš pūš baigi uz sānu. Nezinu, man tāda sajūta, jo tālāk braucu, jo trakāks laiks paliek. Krietni samazināju ātrumu, jo vējš tiešām stiprs. Baigā krusa sākās. Tagad es saprotu, kāpēc stājās visi zem tilta. Vienkārši krusa nenormāli lido. Nezinu, gan es domāju, dzirdēsies noteikti, kad atcitās. Es šeit te varu redzēt, kā gabali krusas lido lieli. Šitā fūra brauc no ceļa. Man liekas, ka viņš apstāsies uz rampas, un uz rampas man stāties negribās. Priekšā ir parkings. Vienkārši lido akmeņi kaut kādi. Tāda sajūta, ka tiešām akmeņus kāds sviež. Un tāda sajūta, ka man arī tulītās nāksies vienkārši vai ceļa malā es nestāšos uz rampas, uz nobrauktuves. Jo vienkārši nav iespējams braukt. Es apkārt skatos, es neredzu nekādus tuneļveidīgus mākoņus, it kā tornado. Neredzēs, ka ietu sirēnes arī nekādas nav. Varbūt izbrauksim, nezinu, bet baigi iet ūdeni pāri ceļam, pūš vējš, kā stabi tādi pilnīgi iet pāri. Man jau pašlaik, ja godīgi, vairāk tagad tā krusa biedē. Ja kāds lielāks gabals būs logā iekritīs, lai logu nesasit. Tur uz Kolorādo aiziet ceļš uz Denveru. Tur arī viss stumšs. Galvenais, kad es vēl izbraucu kaut kādu pusstundu pirms tam no benzīna tanka un stiklus nomazgāju visas. Man liekas, ka es esmu vienkārši zem šī melnā mākoņa un no šejienes arī viss tas nāk. Tūlīt
paskatīsies. Es domāju, es izbraukšu cauri šim mākonim un būs labāk. Jā, sola šodien līdz 11. vakarā, pašlaik ir mums 6, 7, 8 vakarā, pašlaik mums ir līdz 11. vakarā. Sola šādu te laiku ar stiprām vētrām. Jā, labi, ka krusta pārgāja. Viss kā pienākās. Kukurūzas lauki, tornādo, brīdinājumi, lietus, krusa, vējš, kā īstās amerikāņu filmās par tornādo. Tikai vēl pietrūks kaut kādas govs lidojošas gaisā pāri ceļam. Tā kā Twisterī bija tā filma Twister. Govs aizlidoja pa gaisu. Tornādo sezona. Ko darīt? Gan jau, kad izbrauksim cauri, man vismaz vēl krava bišķīt kaut kāds svars ir. Vismaz kaut kāds neliels plusiņš. Kaut gan, ja tāds tornādo ies, stipras vējš, viss, ja. Tāpat tas svars, kas man aizmugurē, ne par ko neskaitīsies. Vai tukša, vai smaga aiznesīs. Tā, kad labi diena jutīsies. Zibeņoju ļoti. Zibens ļoti, jā, ir. Paldies Dievam, krusa pārgāja. Es jau sāku uzreiz pārdzīvot par to, kad lai stiklu man nesasit. Iebrauc atkal es kaut kādā nesaprotamā laika apstākļos. Visi bremzē, uz avārijas gaismām brauc. Vajag stiprās Lietuvas. Lietuvas būtu viens, bet laikam baigā krusta sākās. Skatot tos kūres, mašīnas ceļa malā apstājušās. Tā laika ziņā monitorēju pa radaru. Joprojām šeit ir izteikts, ka tornādo iespējams. Pilnīgi ceļa malas baltas, visi krusā. Saproti, tur visa ceļa mala balta no krusas. Es saprotu, kāpēc visi sabremzēti. Baigā krusa gāja. Baigās Lietuvas iet. Skatos, grāvi ir pilni arī viss ar ūdeni. Ir ne pirmo dienu, laikam lietus iet. Braucām, viss bija baigi skaisti. Minimāls vietām lietus bija un šetev. Galvenais, lai kāds koks nebūtu pāri šosejai nogārstas.
jau zini, ka iet uz tornado uz leju. Tagad viss melns. Tā malām tā kā grozu galvu, bet nekas neredzās. Nu, zibeņo jau briesmīgi gan. Tāpēc, ka es ceļu principā neredzu. Es redzu, man pa priekšu Lexus brauc ar avārijas gaismā. Līdijas knapi redzās. Nezinu, kur šitais skrien. Principā nulle redzamība. Ārā ir nulle redzamība. Vējš zibeņo. Nenormāls lietus. Es tieši skatījos uz radaru, es esmu pašā epicentrā sarkanais, kur viss ir sarkans. Oh. Wow, šis tornado. Oho, tagad es tornado apstājos. Tagad es esmu tornado, jo es dzirdu, kā man vai nu tas bija smiltis, kas lidoja, vai lidoja krusa. Oh, tie logus netīsiši vaļā. Šeit visi vienkārši zem tilta ir samukuši. Es nezinu, kāpēc visi zem tilta slēpjas. Tornado, ka tiešām tas zem tilta neslēpjas. Iespējams, ka tā bija tikai krusa. Jā, tas ir laikam krusa. Es domāju, ka tas bija tornado un man smiltas lakmeņi gāja visi. Nē, tā ir krusa. Galvenais, ka nobraukt ceļa malā negrib
klausies, kas te darās, atkal krusta sākās. Tā mēs stāvam. Mana līnija būs slēgta, tūlītās pāriešu uz turieni, pāriešu uz to līniju. Shit! Kaut kas saskrējās, jā. Pagaid, davai, brauc. Davai. Šitās divas fūras saskrējās. Kāpēc es saku, ka es negribu ceļa malā stāties? Šitā ieskrēja iekšā. Kāpēc es ceļa malā negribu stāties? Kāpēc es vispār gribētu pašlaik no ceļa nobraukt? Avāries gaismas un izslēgtiem līnijiem. Kaut gan labāk sastāšu, lai mirko, lai viņi redz. Pasties, kas tur varās vienkārši kā diskotēkā gaismas mirko. Tagad sākās nelabs posms. Ceļu darbi. Es ceru, ka pretī nākošajā satiksmē būs tur tālāk projām, nevis tieši blakus mums. Jo, ja būs tieši blakus mums, tas nebūs labi, palielina risku, kad kāds var arī ielikt, neredzēs līniju ceļu, kaut ko būs aiznicis kaut kāds nākošās 9 jūtas. Es ļoti ceru, ka ceļa malā neviena arī nebūs. Es runāju pašlaik par mūsu pusi, ka ceļa malā neviena nebūs, jo man sanāk braukt puse manas līnijas un pusēs ceļa malas ķeru, jo te visur ir mietiņi, ceļu darbi. Turēšu līniju, abām acīm skatīšos uz ceļa, kas notiek. Te jau nevar redzēt līnijas, te nevar redzēt, kur braukt. Saproti? Te var vai nu pretējā joslā labi iebraukt, vai nu te var no ceļa vienkārši nobraukt. Tā, bremzējam. Vienkārši, es saku, parasti tiek zem tāda mākoņa, zin kā beigi ātri viss čuk pāriet. Šitais nav tas gadījums. Ļoti ātri, burtiski pa 10 minūtēm. Man bija tikai 6 kompjuteri. Neviens cits arī nekrāvās ārā, tikai es. Sataisīju kafiju un esmu ceļā uz Nashville. Nashville man jāpaņem arī kompjuteri, kas ies uz Arizonu. Un pēc Arizonas es došos tikai tad uz mājām. Un ļoti iespējams, ka pēc tam uzreiz došos vai nu atpakaļ uz Arizonu, vai nu uz Las Vegasu. Būs tāds īsts reis, jo es gribu paspēt uz mājām uz 4. jūliju. 4. jūlijas ir Amerikas dzimšanas diena, 250 gadi apaļi paliek. Un tāpēc gribas pabūt mājās, atpūsties, nosvinēt mazlietiņu un tad ar jauniem spēkiem doties atpakaļ ceļā. Visu šito, principā, laiku šitās dienas līst, zibeņo, Nebraska, tas vispār kaut kāds murgs bija naktī. Kentucky arī apmācies līņā tāds lietus. Laikam apmēram tāda
tāda vasara kā Latvijā pašlaik. Visu jūniju bija, kad tā kā saule, tā kā līņā, nevar saprast, tā kā augsts, tā kā silts. Nu, kaut kāds tāds laiks. Brauksim uz Nashville, uz Tennessee štatu. Paskatīsimies, kas tur notiek ar laiku. Esmu veiksmīgi sakrausies. 4 kolēģi mani stāvēja rindā. Es pēdējā piebraucu un mani pirmo paņēma uzreiz uz rampas, uzlika un sakrāva. Pirmo sakrāva, bet 3. izbraukšu. Tāpēc, kā izskrāja ātri līdz veikalam. Jānopērk šāstā cēdienu. Šodien ir piekdiena. Trimdiena no rīta man ir piegāde. Tā, skatāmies, lai to skaisto zaļo mašīnu neizpirktu. Dodamies ceļā uz Arizonu. Lēnā gaitā, steigties nekur nav. Gribu izskriet ātri cauri Nashville, lai nenāktos piekdienas korķī sēdēt. Kaut gan jau ir pulkstens 2 dienā pašlaik, es domāju, tur jau būs kaut kāds korķis. Nu, nekas, lēnā gaitā tiksim arī tam korķim cauri. Gribēju ātrāk izbraukt bez korķa. Nesanāca mans plāns. Jau pēc 3. Korķis pilnā sparā. Nu, nekas, domāju, tulītās centram izbrauksim cauri un būs brīvība. Varēs laist.
kādi 2 gadi būs kā pastāvīgi braucamas Kentucky no Kalifornijas, tāpēc gribās mazas pārmaiņas. Mazumiņš, bet prieks. Es domāju apstāties Teksasā Amarillo un nomazgāt fūri. Un jau to nožēloju. Priekšā 2, 4, 7, 8, 9. 9 fūris priekšā, 2 tur rindas. 2 rindās. Nāksies man pagaidīt. Tā, sākam mazliet kustāties uz priekšu. Tas jau ir labs sākums. Bet, es domāju, kādu stundiņu noteikti es te pazaudēšu. Es jau nekur īpaši nesteidzos, tā cerēju apstāties Amarillo un iet atpūsties uz pāris stundām. Tāpēc lēnā garā izstāvēšu rindu. Un pēc tam vēlāk vakarā izbraukšu, būs mazāk satiksmes uz ceļa. Apstājos Arizonā, dodos no Flagstaff uz Phoenix uz leju. Ļoti stiprs vējš ārā, ļoti stiprs vējš. Kabīni man šūpo. Apstājos, tāpēc, ka šeit ir jāpārbauda bremzes. Tur tālāk uz šosejas 18 jūdzes uz leju brauc no kalna. Tāpēc šeit ir jāapstājas, jāpārbauda bremzes, riepas, lai viss būtu kārtībā. Un pie reizes var novērot šādu brīnišķīgu skatu. Arizona no augšas. Atbrauc uz piegādi šajās ēkās. Pareizāk sakot, tajā ēkā. Otrajā pusē arī būs piegāda man. Jāpaliek uz ceļa. Iekšā tur it kā var iebraukt. Apsargi mūs tur nelaiž. Pagājušais mēs naktī atbraucām, mūs izdzina, pateica, jāparkojas ir uz ceļa. Kaut kā tā. Teikšu uz ceļa parkoties, ja godīgi. Labi, ka ceļš nav ļoti tāds, kur liela satiksme, principā satiksmes tam nav. Šādas tādas mašīnas pārbrauc, tas arī viss ir. Ja godīgi sakot, es ienīstu dzīvot tajās mājās. Ja man vajadzētu tur dzīvot, tas būtu murgs. Skaiti, tev fūres visu laiku rūd zem logiem. Kaut kāds žoks ir, bet es nezinu, cik viņš skaņu aiztur. Un tad vēl rīfers tev rūd.
Es domāju, viņiem noteikti nepatīk tas, bet, nu, ko lai padara? Mums teica tur parkoties, mēs parkojamies. Iziešu mazliet pastaigāties. Ārā 104 grādi pašlaik ir. Ļoti karsts, 104 pēc Fahrenheita, bet sauss gaiss tāds, tas karstums nav kā, kad es biju Tenesī. Tur bija kaut kādi 90 grādi pēc Fahrenheita un bija nenormāla sutoņa vienkārši. Elpot nevarēja tad. Šeit ir sauss vairāk gaiss, mazliet vieglāk to karstumu pārnest. Vēl 5 kolēģiem ir jāatbrauc aiz manīm. Es pati pirmā atbraucu. Tāds interesants žoks, jā. Saudabīgs tās ļoti. Tā kā zils tas cements, balti daļi. Tieši izlūkā. Paskatīsimies, kas te apkārt ir. Kaktusi. Tas ir sataisīta kaut kāda kastīte. Var paņemt grāmatu. Interesanti. Bērnu laikam kaut kādas grāmatas. Viss spāniski vairāk. Feini izdomājuši. Es Illinois redzēju kaut kas līdzīgs. Arī ceļa malā stāvēja tāda kastīte. Un, viņa tikai bija daudz lielāka. Un tur iekšā bija dārziņa un augļi. Varēja ņemt cilvēki, kam bija vajadzība. Tā, kas mums tālāk? Kas mums ir tālāk uz priekšu? Dzirdziņš! Kā tu, nabaga zirdziņš, šitādā karstumā dzīvo? Vismaz ēne tev tur kaut kāda ir. Jā, nav man nekā garšīga. Nedošos tev arī, ja būtu. Nedrīkst barot svešus dzīvniekus. Karsts tev nabagam. Ko? Labi, esam tālāk. Kazas arī? Kazas, tas kazas. Jo kazas no eitām nevar atšķirt. Tāds ārā klusums. Protams, 104 grādi viss istabā. Zem kondicionieru slēpjas. Pasties, kāds šeit tanks stāv. Īsta amerikāņu klasika. Kādas taures aizmugurā, zvans pat viņam. Viss kā pienākās. Es domāju, ar tādām taurām, ja uztaurē, tad no kapa var piecelt kādu. Īsta amerikāņu klasika. Pakaļ kravai. Tālu nebija jābrauc minūtes 15 no vietas, kur es piegādāju no rīta. Pagaidām vēl nezinu, ko kraus iekšā. Ja godīgi sakot, tad vienalga, ko kraus iekšā, galvenais, lai ātri sakrauj tikai. Tāpēc, ka pēdējās 2 reizes, cik es biju Arizonā, man ļoti nepaveicās. Un vienmēr bija jāgaida visa diena dēļ nieka dažām paletēm. Pašlaik jānoparkojas man ir malā, man ir 72. durvis. Pašlaik esot aizņemtas, jāpagaida, pazvanīs, kad atbrīvosies. Un tad varēšu parkoties, jāgaida sava kārta. Tā es pieļauju domu, ka varbūt tā zilā klasika ir uz 72. durvīm. Tas būtu labi. Tā ir klasika uz 72. durvīm. Un viņš taisās braukt projām. Es ieparkošos mazliet šeit, ēniņā. Tad man būs vieglāk manevru uztaisīt, jo man riepas arī ir līdz pašai aizmugurē. Tā, es ļoti ceru, ka viņš taisās iet braukt projām. Sakrāva mani. Nācās 4 stundas gaidīt. Tā. Nekur.
Pārbīdīsim riepas atpakaļ. Tā, ko viņa mums sakrāva? Aha, sakrāva viņa mums motoreļas. Viss piesprādzēts. Paši uzlika pa cik, nu viss kā vajag. Ok, var braukt. Tā. Pagaidām es durvis netaisīšu piekabē ciet, jo pie izbrauktuves apsargs pārbaudīs. Man nevajag lieki viņas virināt. Pārbīdīšu riepas un dosimies ceļā uz Kaliforniju. Ceļa izvietojumu esmu satikusi vēl Jūtā. Vienmēr man izbrīna, kā tā interesanti sataisījuši sanāk, ja. Es tagad atrodos pareizajā, pusē, ja, kur man jābrauc pa ceļu. Angļi man pašlaik nepiekristu. Un tad mēs iebraucam it kā nepareizajā ceļa pusē, pretējā joslā, teiksim tā, pareizāk, sakot, ja. Pārbraucam uz pretējo joslu, lai izbrauktu uz šosejas. Ļoti mulsinoši, tur tā kā zīme neiebrauk, bet es domāju, priekš turienes, uz turieni neiebrauk. Bet kāds nepieredzējis šoferis droši varētu apjukt šeit. Tā ļoti interesanti, tu iebrauc pretējā joslā, tad tur no turienes pretējā josla uz turieni arī brauc pretēju virzienu. Kaut kā viņi ļoti interesanti sataisījuši. Izbraucam uz 10. interstate. Vēl zemāk par 10. interstate, laikam ir tikai 8. interstate, kas ir iet garām tieši gar Meksiku. Arī viņš ir tieši uz Meksiku braucot. Braucam pa 10. interstate un dodamies uz Kaliforniju. No rīta 7. Stoktonā man ir piegādāšu kravu ar eļļām priekš mašīnas. Jāuzbrauc ātri uz svariem. Jūtu, ka krava ir diezgan smaga. Labāk uzbraukt uz svariem, nosvērties, pārliecināties, ka man viss ir kārtībā ar svaru. Lai pa ceļu nesanāktu kaut kādas nepatikšanas gadījumā, ja man iedzīs uz svariem. Kā saka, drošs paliek drošs. Vai nedrošs? Drošs. Drošs paliek drošs. Tā, man laikam pirms svariem vajag no sākuma uzpildīties. Mazāk par ceturdaļu man ir bākas. No sākuma es uzpildīšos. Un tad es nosvaršos. Tas laikam viss loģiskākais būs man lēmums. Tā. Kur mēs varētu iebraukt? Visi pumpi aizņemti. Pirmais ir vaļā. Paveicās. Tā, iegriezt uzmanīgi. Neiztiram nekur neko. Ko? Mums ir jauns dīzelīts bākās svaigs. Svars mums ir, viss ir likumīgi, legāli. Pārbīdīt arī neko nevajag. Tā. Nebrauc no turienes neviens. Varam doties uz Kaliforniju. Uz redzēšanos Arizona un sveicināta Kalifornija. Pa to šoseju
uz Losandželesas pusi. Līdz pašai Losandželesai neizbrauksim. Noiesim mēs uz lielceļa. Nu ko, dodamies ceļā. Patīkam jums skatīšanos un man laimīgu braukšanu. Ieraudzīju, ka šeit ceļa malā ir Starbucks. Protams, apstājos ceļa vidū. Paņemtu labu kafiju. Nu, tiešām braucot cauri Tuksnesim. Karstums. Miegs nāk. Gribās mazliet kaut ko atsveidzinošu. Uzmundrinošu. Es jau garām pagāju, likam. Ok. Pārēšu par akmeņiem. Ja kādam dotu apbalvojumu par parkošanos ceļa vidū, kafijas dēļ, es noteikti dabūtu pirmo vietu. Galvenais, ka Starbucksā vēl 2 policisti sēdēja. Sēžiet, dzeriet kafiju. Es tam mazliet tā pieparkošos. Ok, ātri, kamēr nav satiksmes. Dampis, tur tālāk iet uz priekšu. Braucam pāri Kolorādo upei. Kalifornijas un Arizonas robeža. Tūlīt mēs iebrauksim Kalifornijā. Un laipni lūdzam Kalifornijā. Te ir vecā zīme. Šī te zīme priekšā ar lāci, tā ir jaunā zīme. Pārāk sen viņu uzlika. Lācis stāv atpūšās. Ko, esam Kalifornijā? Tas nenozīmē, ka esam ārā no Tuksneša. Joprojām atrodamies Tuksnesī. Joprojām ārā ir 101 grādus pēc Fahrenheita. Tas ir diezgan vēsi salīdzinājumā, kas ir līdz 110 ir gadījies, ja? Tas jau kaut kādi 47 pēc Celsija. Tā, palika mums vēl kaut kādas mazliet mazāk par 2 stundām. Un būsim mēs uz galvenās šosejas. Pašlaik esam uz 62. Highwaya, lielceļa. Foršs ceļš, nav slikts, interesants, ļoti ātrums arī šeit ir 90 km/h, 55 km/h. Nu, kā jau pa Kaliforniju, principā. Tā ceļš tāds ļoti vienmuļīgs, bet interesants. Ezelis staigā tur. Ceļš ir ļoti interesants, jāatcer
Kalifornijā izdekuši vasara, līdz ar to sākas ugunsgrēku sezona. Braucu pagājušajā nedēļā cauri Jūtai pirms Salt Lake City. Tur arī kalni dega. Melnas liesmas tikai redzējās naktī. Šeit arī izdedzis viss. Nu, vēl jau šis tas, kas viss izdedzis ir, šis gabals, tas nav daudz. Jau viņi ātri vēl paspēja nodzēst. Citreiz ir tad, kad deg vairākas dienas, pat arī nedēļas. Līdz var visu apdzēst. Ko tu gribi? Visa sausa zāle. Nav tagad lietus, viss sauss izkaltis. Mazākais kaut kāds no cigaretēm izsmēķis vai kaut kāds stikls saulē un lūdzu rezultāts. Parādīšu jums tulītās Teslas fūri jauno. Tā. Nu ko, draugi, tā ir Teslas fūre. Pilnībā elektriskā. Durvis nu ļoti neparasti taisās, ja? Kā kaut kādam autobusam. Tulītās piešu pie šoferīša, paprasīšu, varbūt var apkārt pastaigāt, paskatīties, kas tur vispār par mašīnu. Sēž viņš arī pa vidu. Nu, dīvains tāds vērķis. Nu, ja godīgi neglīdz. Es jums pateikšu, kā ir man pēc skata galīgi neglīdz. Bet interesanti. Iesim klāt pie šoferīša, paprasīsim, vai drīkst pafilmēt tuvāk. Nu ko, šitā tad Tesla mums ir. Šoferīs teica, ka no iekšpuses nedrīkst filmēt, jo Tesla ir tāds noteikums, kad filmēt nedrīkst iekšā. Nu jā, viņam aizmugurē redzi, kā viss ciet ir. Nē, principā vaļā. Viņam slīpera nav, kur gulēt iekšā nav. Ir tikai viens krēsls pa vidu. Thank you. No, it's okay, no problem. Viņam sanāk, viens krēsls ir pa vidu un aizmugurā vairāk kā pasažieru krēsls tāds. Interesanta mašīna. Mazliet parunājam, ko viņš teica. Viņam pietiek baterijas uz kaut kādiem, man liekas, viņš teica 500 jūdzām kaut kādām. Nu, nekas daudz. Viņi pašlaik braukā tikai pa vietējo. Pa Nevadas štatu viņi testā vairāk, jo Tesla fūres tur taisa. Un pa Kaliforniju viņi braukā principā pa vietējo tikai. Jo nav jau vēl tādu to lādētāju, kur viņiem uzlādēties. Saprotiet? Jā, ļoti interesanti tas, ka Tesla negrib, lai filmētu iekšā. Tur iekšā, principā, ja godīgi, nekā nav. Viņš saka, viņam ļoti patīk, ļoti ērti, ļoti feini, saka, braukt. Viņam sanāk tā, viņam kabīna, viņam laikam mazliet platāka kā man. Viņam sanāk pa vidu krēsls, šeit viņš pa vidu sēž, te viņam ir 2 ekrāni. Viņam principā, kā arī Teslas mašīnā, viņam nekā lieka nav. Viņam ir 2 lieli ekrāni. Tur ir mazliet tā kā uz aizmuguri pasažieru sēdeklis un te pa vidu sēž viņš.
Es viņam prasīju, kā vispār manevrēt un parkoties. Viņš saka, principā pilnīgi tas pats, vienīgais saka, vajag pierast. Kad pierodi, viņš saka, principā viss ir tas pats. Interesanti, jā, viņam jau iekšā ir, man liekas, Eiropas fūrām arī tas ir, kad iekšā jau ir tev navigators. Mums redziet nekā nav. Pašiem jāpērk. Viņam uz viena ekrāna ir ļoti liels navigators, bet viņš teica, tas navigators pastāvīgi viņu ved pa kaut kādiem apveceļiem, un tad viņam bija rokā turams vēl neliels navigators. Ko viņš vēl interesantu pastāstīja tādu? Teksasā un Oklahomas štatā izrādās, kad jau braukājot fūras bez vadītājiem. Mēs ar viņu tā abi divi kā lai pasaka, piekritām, ka tas ir mazliet ekstrēmi. Viņš saka, viņam uz šīs fūras arī it kā ir opcija, kur fūra var pati braukt, bet viņam nav viņa pieslēgta. Viņš teica, viņa paziņam kolēģim arī ir Tesla, un viņam tā opcija esot, viņš saka, viņš mēģināja. Viņš saka, jā, viņš vienkārši uzlika programmu, un mašīna pati brauca, pati griezās, viss. Nu, mēs ar viņu piekritām, ka tas ir mazliet ekstrēmi, jo es personīgi nevarētu braukt komandā ar otru šoferi, jo man liekas, nav tāda cilvēka, kam es varētu tik ļoti uzticēties. Es braucu ar brāli, kad es viņu mācīju. Laikam vienīgais cilvēks, kuram es tā varu tiešām uzticēties, jo viņu braukšanas stilu zinu. Viņam savos 30 līdz jau būs vienos gados, vēl neviena soda nav. Un brauc viņš jau uz mašīnas kopš 18 gadu vecuma, un neviena viņam soda nav, tāpēc viņam uzticētos. Bet jā, tā kā kad mašīna pati brauc, pēc tam tik liela, nezinu, tas tiešām ir ekstrēmi. Kalnīt galēnām. Vajag grūti kāpt. Elevācija liela. Grūti elpot.